nav sīkums, tas nav liekas. Kas pateiks, kādēļ dejas prieksit visos vecumos nav liekas? Es pateikšu. Tas tādēļ, Aigar, kā ar dejas prieku var vinnēt nedienu kā nieku. Prāts tad mošs un lostīgs, jo jūtas veselīgs un kustīgs. Mārīt, tu zināji, ka viens deju kolektīvs ir labi. Divi ir vēl labāk. Vēl labāk. Bet, kad kopā ir 6 deju kolektīvi, tad tie ir svētki. Paldies, Latviņām! Patiesi, tie ir milzīgi svētki Jersikas tautas namā, jo šāds deju kolektīvs veids esot, vismaz 21. gadsimtā pirmais. Labvakar! Labvakar! Šovakar pilna istaba dejas draugu ir sanākuši kopā. Pavisam drīz pasaulē atkal valdīs pavasara neprāts, būs visādi sadaņši, minīs skates šajā gadā, bet apkārt mums viss knakšķēs, viss knikšķēs, jo plauks pumpuri, visa pasaule sanēs un visa pasaule tvanēs. Tauriņiem būs modušies spārni, arī mums būs modušies spārni uz skaisto, uz labo. Un dvēseli, lai apņem tādā brīdī siltums kā varalīgsne. Zeme būs dzīvības pilna, sulas pilna. Un tad pats Dieviņš stāvēs basiņām pavasara rasā. Dieviņš bija
visu pasaulī. Ar šo deju mūs visus sveicināja Jersikas tautas namā, mazliet kā pēlies 3 mēnešus vecs deju kolektīvs. Nu jau viņi smaidīt sāk pasaulē un riktīgi sāk spērt pirmos dejas soļus. Bet tagad, mīļie skatītāji, mēs arī esam visu šo pavasara iedancošanas svētku līdzveidotāji. Un tāpēc ar sirsnīgiem aplausiem uz skatuvi pavadīsim Meirānus un Kaunatu. Tāpēc visi skatītāji Meirānu un Kaunata dodās uz skatuvi. Gan Meirānu, gan Kaunata ir vidējās paudzes deju kolektīvi, tātad kā mums nu pat izveidojies Latīņš, kurš arī ir vidējās paudzes deju kolektīvi, bet viņi jau ir pieredzes bagāti. Jā, un tad mēs priecāsimies par viņu dejām, par viņu dzīves prieku un viņu sirds siltumu, kas te nāca, tā staroja, kad viņi te mēģināja. Bet arī mēs pret visu šī vakara pasākumu darīsim visu, lai arī mēs ar savu sirds siltumu palīdzētu tam visam notikt. Jo sirdis spēja iešūpot viens sirsnīgs vārds, viens sirsnīgs zvans, viens sirsnīgs vārds, viens sirsnīgs zieds un arī viena sirsnīga deja. Meirāni dejo diždanci.
solis pie soļa, satinas dejot priekā, satinas izdzen asnus, tad atkal turpinās viss. Tagad dejot priekam tik daudz asnu, saulaini, kuri stīgo zaro un atvases dzen. Kur gan liksim tik ražanu dejot prieku? Liksim runu rakstos, kā to dara Kalnatas dejotāji. Runu raksti. Es domāju, jūs piekritīsiet, ka īstie svētki ir gatavošanās tiem. Piemēram, Jāņi.
kad mēs sienam sieru, mēs mācāmies līgodziesmas, spinam vainagus, tad jau ir tā pati skaistākā Jāņa izjūta, vai lieldienās krāsojam olas, mēs, un tā arī pati skaistākā lieldienu izjūta, tā gaidīšana. Tātad svētki ir tāpēc, lai tiem gatavotos. Un arī dejotāji, lai notiktu koncerti, lai piedalītos skatēs, milzīgi daudzus dejas soļus izdejo, milzīgi daudz sviedrus izlej, milzīgi daudz vadītāju samoka un milzīgi daudz arī prieka atnes paši sev gatavojoties un nemaz neskatoties uz to, ka ir tas nogurums pēc mēģinājumiem, bet tur ir arī kaut kas labs. Un galu galā tā gatavošanās atnes augļus, un arī mūsu latiņš ir gatavojies milzīgi un nopietni savam pirmajam lielajam uznācienām. Un latiņš tagad mums dejos visi saka lūdzu. Trīs dieniņas, un tā būs nopietni jāgavē. Tāpēc priecāties šovakar un pavasari gaidīt, mums palīdz arī Kaunata vēl ar vienu dansi ar umām. Lūdzu! Tauts ar moti saborās pie malkus kaldādami, tauts par dālo roeņu, moti bēta malēri!
savukārt Meirāni saka tā, Jersikai pietrūkst tā, riktīgi, lai to aizdevēņa sagaidītu, pietrūkstu tādu daņča kā vecais taizels. Ko skatāmies, Meirāni dejo veco taizeli. Vecais taizels gāja ikdienas irves krogu alu dzert. Vecais taizels gāja ikdienas irves krogu alu dzert. Oi lala, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Oi lala, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Krogas jūle auto saldu, divus dučus galdā liek. Krogas jūle auto saldu, divus dučus galdā liek. Oi lala, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Oi lala, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Dzēra taizels, dziedāja taizels, kamēr rīta saule lec. Dzēra taizels, dziedāja taizels, kamēr rīta saule lec. Oi lala, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Oi lala, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Vecais taizels māju soļu, pīpilēni kūpinot. Vecais taizels māju soļu, pīpilēni kūpinot. Oi lala, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Oi lala, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Kūšīgs pats, bet kājas vecas, krāvi pāri nenesto. Kūšīgs pats, bet kājas vecas, krāvi pāri nenesto. Lūk, ļaudis skatāt, kā dzērājam iet, tā viņam der, tā viņam der. Lūk, ļaudis skatāt, kā dzērājam iet, tā viņam der, tā viņam der. Skatoties, kreisais flanks dodas uz savām vietām, bet no skatuves skatoties, labais flanks dodas augšā uz skatuvi. Skatītāji veidojam kopējus svētkus un sirsnīgus aplausus. Valdam gan tiem, kas nodancojas, un tiem, kas vēl tikai dancot. Lapiņš iet uz savu vietiņu, Kalnata dodas arī pie sava galdiņa. Paldies jums visiem, un Meirāni, es saprotu, ka Meirāni paliek vēl pagaidām augšā. Skatītāji vēl maz drusciņi paplūsis, šie ir smieklis. Jā, tie jau, kas nodancojuši, tie jau tagad šobrīd tā kā labi, bet tie, kas tādi augšā uz skatuves, tiem drusciņi grab sirsniņai. Un tomēr dejotāji kārtojas saviem uznācieniem. Es gribētu teikt, ka nav nejaušību šai pasaulē.
Viss ir ļoti lielā sakarībā, kad tā sāc domāt. No labām domām rodas labi darbi, un ko esi otram devis, to arī vari saņemt. Bet ne jau tā tieši, jo viss turpinās tādā ķēdē uz priekšu. Posmiņš katrs apliecas uz iekšu, aiz otra posmiņa turoties, un savu spārku ar otru vienojot. Arī mūsu koncerts turpinās uz priekšu pirmajam posmiņam, uz iekšu liecoties, pievienojas nākamais posmiņš. Un nākamajā posmā pirmie dejo Kaupre. Mazu brītiņu vēl, tikai es gribētu tā teikt. Mēs te podestā tā runājam, būs no ābeļiem Kaupre. Un tad jersikieši saka, ka Kaupre esot arī Jersikā. Te uz Jersikas pilskalna pusi arī esot Kaupre. Tātad nekas nav nejauši. Kauprei bija uz Jersiku jāatbrauc. Sirsnīgi aplausi, un es atradu garu upu. Bet tagad man gribās vēl par vienu kolektīvu parunāt. Un par to man gribas teikt tā, nevairīsimies no pozitīvas atkarības. Vai tā būtu darbošanās puļu dobēs, sēņošana, ogošana vai prieks, ko sniedzat, darbojoties Līvānos, deju kolektīvā Dubnava. Un viņi tur ir ļoti daudzi, kas ir dejojuši gadu gadiem, un kā jau mīļie, ir pozitīva atkarība. Lai tā nekad nebeidzas, un Dubnava mums danco rotā saulīt rietādama. Lūdzu!
Paldies Lūnavai. Bet es jums solīju, ka ar Kaupri mēs vēl satiksimies. Un tā satikšanās, tūlīt būs, kad viņi dejos Leiveri. Tagad gribās, laikam šovakar būs tā īstā reize, pateikt par mūsu Jersikieti. Lai jūs vienmēr saglabātu to pozitīvo enerģiju, kas bija 2 gadi atpakaļ man atnākot uz šejieni un pirmo reizi ar viņiem satiekoties. Un tā man tas pirmais iespējas par ārkārtīgi pozitīvu, dzīves priecīgu kolektīvu. Viņš tā arī nepazūd jau 3. gadu. Un jums, Jersikietis, gribas teikt tā: priecājieties par nogurumu pēc mēģinājumiem, jo tas nozīmē, ka esat labi pastrādājuši, lai dāvinātu citiem prieku. Priecājieties par modinātāja zvanu rītos, jo tas nozīmē, ka esat uz šīs pasaules, ka dzīvojat un ka turpināt
dejot rudzu maizi, vieršu maizi. Saka, ka ir dejas, kuras vienmēr jau vairākus gadus sagādā prieku visiem, lai kad mēs skatītos, lai kur mēs skatītos, Zoļa priecē visus. Oye, oye, oye,
ar katru sezonu aizvien spriganāki kļūstat, bet kas būtu pavasara gaidīšana bez Kreitsburgas polkas? Aupre, vārds jums. Pieķītis, ķersikietis, dāncos pieķīti, tāpēc es domāju, kāpēc jūs tur tik nopietni aizkulisēs sastājuši. Ja, lūdzu. Ar katru sezonu spriganāki, redz, kā ir, kad gaidi ļoti sev, ļoti mīļu, patīkumu un danci, tu sāc jau neredzēt rakstīt to. Bet tagad gan Kaupre, Kreitsburgas polka. Thank you.
skatītāji, sagatavojamies atkal veidot svētkus. Ja tātad labais flāns dodas uz savām lietām, bet kreisais flāns dodas uz skatuvi. Mēs ko darām? Mēs plaudējam. Ja visi te zāles vidū sēdošie un atbalsta grupas pie galdiņiem, sirsnīgi plaudējam. Un uz skatuvis nāk atkal mūsu Matiņš, Meirāne un Kalmetā. 2. aplis. Un tātad pirmajam gredzentiņam un 2. gredzentiņam vēlreiz pievienojas viens gredzentiņš, lai mūsu svētki turpinātos. Un lai kas tu būtu, lai ko tu darītu, ja tevi pārvien dziesmas vai dejas prieks, tad šīs vēlmes asni ir aizmetušies kaut kur lielajā pasaules grāmatā, lielajos pasaules rakstos. Un ja tu jūti, ka tev vajag izdziedāt dziesmu, vai tev vajag izdejot deju, tad pildi lielās pasaules doto uzdevumu. Jo mums apkārt ir tik daudz labās enerģijas un spēka avotu, un nevajag tos izgudrot no jauna. Vajag vienkārši no sirds uz sirdi dzirdēt, no sirds uz sirdi darīt. Reizēm viena maza melodija, viens mazs dejas solis izgaismo visu pasauli, un tas mums neļauj iztukšot dvēseli. Nu ko? Ābrama polka. Ābrama polka. Meirānim vārds atkal jums, un dansi saucas, kad tie zēni prūšos gāja.